Mostoties dabai, pamostas vieni no negantākajiem parazītiem – ērces. Neskatoties uz garo un augsto ziemu, ērces nekur nav pazudušas un arī izsalušas. Tāpēc ikvienam saimniekam jāpasargā savs mīlulis no ērcēm arī pavasara sezonā. Ērces pārnēsā vairākas suņiem bīstamas slimības. Tādas ir anaplazmoze, erlihioze, laima slimība un babezioze. Visizplatītākā šobrīd ir tieši babezioze. To izraisa vienšūņa babēzijas, kas inficē suņa asins sarkanos ķermenīšus un tālāk cieš audi un iekšējie orgāni. Babezioze, kas ietekmē sarkanās asinsšūnas, ļoti bieži to pirmkārt pamana jau tajā brīdī, kad dzīvniekam ir tumšs urīns, paaugstināta temperatūra, baltas guļotādes. Tad šeit jau mēs runājam par to, lai uzsākt specifisku terapiju, ka tās ir dažas dienas un var jau būt par vēlu. Babezioze attīstās strauji. Tā var sākties pāris dienu laikā pēc ērces koduma, tāpēc pie ārsta jāvēršas nekavējoties, kad parādās pirmās aizdomas par saslimšanu. Nevienmēr saimnieks pamana piesūkušos ērci, it īpaši, ja sunim ir biezs kažoks. Tā var nokrist pati, taču var paspēt inficēt mājas mīluli. Šī situācija ir visbīstamākā, jo saimnieks nemaz negaida, ka var notikt kas slikts. Bet ko darīt, ja ērce ir pamanīta un noņemta pašu spēkiem? Var, protams, ērci līdzīgi kā cilvēkiem aizgādāt, lai pārbaudu, teiksim, uz laimas slimību. To ir iespējams infektoloģijas centrā tāpatās kā cilvēkiem. Tad pirmais ir pirmkārt apstrādāt jebkurā gadījumā viņu pēc tam un tuvākās pāris dienas vērot suņa pašsajūtu. Ja sāk paaugstināties temperatūrā, suns sāk palikt apātiskāks, sāk atteikties no ēdiena, sāk palikt tumšāks urīns, tad uzreiz ir jādodas uz tuvāko klīniku un jāsaka, mums bija ērce tad un tad, šobrīd ir tas un tas. Lai tiktu pie ērces, nav obligāti jāiet dziļi mežā. Ērces Latvijā ir praktiski visur. Tās labi pielāgojas mūsu klimatam un tās sastopamas jebkurā parkā, neilgi uzturoties zālājā. Tās šķirnes un tie dzīvnieki, kas slimo vai kā viņas ir daudz vai maz, tur nav tik svarīgi, cik viņš ir liels, cik kāds viņam apmetojums. Nevienmēr ir tā, ka tas, kuram ir īsas kājas un maziņš apmetojums, ir pilns ar ērcēm, reizēm atnāk liels, milzīgs, Tibets mastīvs, kur apmetojums tur 15 cm un viņam ir entās ērces vienā kvadrātcentimetrā. Svarīgākais ir veikt jebkura izmēra un apmetojuma suņa pret ērču profilaktisko apstrādi. Tikai tā var pasargāt savu dzīvnieku no ērču pārnēsātajām slimībām. Universāla līdzekļa joprojām nav. Nav arī tāda, kuru varētu viennozīmīgi rekomendēt kā labāko un efektīvāko. Piemēram, kakla siksna var būt vislabākais risinājums īsspalvainam sunim, taču tāda pati uzlikta garspalvaina kažoka īpašniekam nestrādās vispār, ja neatradīsies pietiekami tuvu dzīvnieka ādai. Citam sunim var būt alerģiska reakcija, piemēram, uz pilieniem. Līdzekļu izvēle ir individuāla. Jāatrod tas, kas vislabāk der tieši jūsu mīlulim. Principā ir tā, ka visi tabletes un lielākā daļa pilieni strādā pret ērcēm vismaz mēnesi, ir atsevišķi, kas strādā ilgāk, vai ir šīs siksnīs, kas ir ar prolongēto darbību, kas tur ir pat līdz 8 mēnešiem. Pārspīlēt, drīzāk gribētu teikt, ka cilvēki ļoti bieži ir vieglprātīgāki un ka to dara pa maz. Nevis tā, ka pārspīlētu. Pret ērču preparātus var iegādāties gan zooveikalos, gan veterinārijās klīnikās. Ja jums ir kucēns vai neesat pārliecināti, kāds līdzeklis būs piemērotākais tieši jūsu sunim, vērts aiziet uz veterināro klīniku pēc konsultācijas vai arī piezvanīt. Tas ir katra atbildīga suņa saimnieka pienākums, jo nedarot neko vai, piemēram, ietaupot uz dzīvnieka labsajūtas rēķina, var iedzīvoties lielās mīluļa veselības problēmās. Teorētiskais darbs, kas ir jāiegulda vienreiz iepilinot tur kaut kādā laika posmā un samaksājot tur tos 11 eiro, ir daudz vienkāršāk un daudz lētāk nekā tad, ja sākās kaut kādas šīs te ērču izraisītās slimības, kas nelaicīgi reaģējot var būt daudz dārgākas un letālākas.